Sveicināts kanālā Ukulele Rīga. Mums šodien ir jaunuma veikalā šīs te basa ukuleles. Čau visiem! Čau, čau! Mani sauc Tenis. Raimunds, Bārda. Kristaps. Kristaps ir basitārists pēc profesijas un pēc darbiem. Un viens no labākajiem basitāristiem, kādu es zinu. Un viņš jums pademonstrēs, kā viņi skan. Labs. Man liekas, ka es esmu vistuvāk basistam, jo kādreiz Ozols bija basists faktu grupā atceries. Tad repčiks un tad es jūtos kā basists mazliet arī. Tāpēc, ka es repulās. Daudz hip-hop producenti arī izmanto basitāras, rakstot beats, iespēlē kaut ko višķiņas basitāras. Ar ko viņi atšķirās no ukuleles? Garāka. Stīgas, tā kā gumija, tā kā rusku makaroni. Jā. Bet viņam piedod to riktīgi, tā kā tu stipro pamatoni. Angliski to sauktu fundamental frequency, ja kāds domā, ka iztulko droši. Un par to, ka viņi tā kā, jā, viņi ir tāds riktīgs subas, ja viņi pieslēdz pie liela aparāta. Jā. Nevis tā kā pārta kaut kāds basa mediātori, kurš ir tā riktīgi kraušķi un grab. Jā. Jā, mēs tēlot kontrabasu diezgan labs variants. Un būtībā ir arī tas fakts, ka viņa nav uzskaņot kā ukulele, viņa ir uzskaņot kā basitāra. Tāpēc jebkuram cilvēkam, kurš jau māk spēlēt basitāru, paņemot rokās basa ukulele, viņš jutīsies kā mājās un būs viegli saprast, kas un kā kur atrodas. Vai viņu var spēlēt arī akustiski? Jā. Nu, tā kā. Jā, akustiski viņa neskan tik skaļi, tā kā ukulele. Jā. Tāpēc, ja tu gribēsi uzstāties ar šo basitāru, tad tev vajadzēs viņu kaut kur izbraukt. Kādā kombī vai skaņas sistēmā. Bet mājās iemācīties spēlēt varētu akustiski arī. Jā. Un vēl arī tas, ka principā, ja bērns ir izdomājis, viņš ir viens no tiem 10 vai kā tur sanāk, ka viņš negrib ģitāru, viņš negrib ukuleli, viņš grib basģitāru, bet rokas vēl par mazu. Tad šis varētu būt ļoti zolīts variants sākumā. Jo, ja mēs iztēlojamies violiniekus vai klasisko ģitāru, tad visi esam redzējuši tās super mazās violītes vai ģitāriņas, kas ir paredzētas 4-gadniekam. Nu, basģitārām īsti tādu variantu nav. Nu, ir standarta 3-4 colu menzūra vai varbūt 30. Jā. Un tad ir šis variants, kas tā kā, iedodot arī varbūt 5-gadniekam, viņš viņu teorētiski varēs arī ērti spēlēt. Nevis, mocīties, ko, protams, visu ir iespējams izdarīt, ja grib un ja ir motivācija, bet, bērnam jau dažreiz arī gribas tos vieglākos nosacījumus, nevis tev iedod kaut ko priekš tevi super milzīgi, ko tu knapi vari noturēt, tad viņam stāstu, kā tev noteikti sanāks tevi jācenšas. Tad tu mazāk jācenšas. Man ir jautājums ātrais, varbūt es varu. Kādas ir tādas pašas priekš tādu, kā es vispār neesmu spēlējis? Kādas ir primitīvākās lietas, kuras varētu pats jau trenēties uzreiz mājās? Kaut kādas vienkāršākās pirkstus trenēt. Tas jau gan jau basistam un tad drīzāk sākt labo roku par to, ka tu spēlē uz maiņām ar rādītāju un ar vidējo pirkstu. Un tālāk tīri koordinācija, to arī var tu stīgām steigāt uz augšu uz leju. Sāksim tev izvēlies jebkuru stīgu, uzliek 4 pirkstus katru pa vienu pirstam uz ladu. Jā. Un vienkārši uz augšu un uz leju. Uz otrās stīgas tagad. Tas nav tik būtisks, vienkārši kā. Kāpēc man tie pirksti ceļās atpakaļ šitā atpakaļ, ar tev viņi tādu čotku? Koordinācijas jautājums. Jo tad, kad sāc spēlēt, šis jau viss liekas ļoti vienkārši, bet sākumā kaut vai salāgotās rokas, ka tu izdari ar labo roku to, ko tev vajag, un to pašu vienlaicīgi vajadzīgo izdarīja ar kreiso, tas nekas sākumā nav vienkārši.
Bet galvenā tā doma ir, ka šeit es vienmēr spēlēju šādi ar 2 pirkstiem, nevis kaut kā ar 1, bet tieši ar 2 šādi pamīgi. Nu, kā lai saka, spēlēt jau var dažādi, galvenais, lai tas strādā, bet, nu, no tādas, laikam, basketārismas perspektīvas, tie 2 pirksti būtu tā kā tas pamat paņēmiens. Tad, kad viņš ir daudz maz nostiprinās, tad mēs varam sākt runāt par variācijām to, ka tu varbūt dažreiz gribi spēlēt ar 1 pirkstu kaut kādās lietas, kaut ko varbūt arī 3, teiksim, tu gribi nospēlēt 1 no šeit 2 augšā oktāviņās. Tu vari skaidīt šitā te, tu jau vari izdarīt šitā. Bet, nu, tas viss ir tā kā, jā, laika jautājums. Super. Vai varbūt gribi klasiskā ģitāras piegājienā sāk kaut ko spēlēt ar rīšķi un rādītāju video pirkstēs. Varētu jau visu kopēt. Wow, ļoti labi, tas bija super. Paldies! Un izskatījās, ka tu spēlē ar tiem 2 pirkstiem, ka viņi paliek tā kā šīs tīks, ja? Ka viņi neiet tā kā... Tā izskatījās, jā, šitā, te paliek. Bet ka viņi tā kā tur paliek uz otras tīks. Par šo es neiešu stāstīt, kas ir un kas nav pareizi spēlēt dažādi. Es to vienkārši šajā gadījumā redzu kā veidu, kā slims veids, kā nekustināt pirkstus par daudz. Ja tu viņu, teiksim, tu šeit viņu atstāji, tev viņš reiz arī ir atpakaļ. Teiksim, tādā klasiska problēma ir te, ka tāds spēlē pa zemāko stīgu. Ja tev vēl tas piestiens nav tā kā varbūt uztrenēs. Gribās spēlēt šitā, tā kā. Jā, te gluži, bet vēl bez to pusi. 5-gadniekam ir standartiņš. Ok, super. Jā. Paldies, Kristapam. Vēl kaut ko gribēju piebilst, varbūt? Nāciet un izmēģiniet. Jā, Ģertrūdas iela 64. Ukulele Rīga. Un ukuleleriga.lv šīs ukuleles ir pieejamas, šīs basa ukuleles. Un lai tev superīga diena, ja patika video, spiedīšīt uz augšu, ja nepatika video, spiedīšīt uz leju, bet vēlams ierakst komentāru, ko mēs varētu uzlabot nākotnē, lai video būtu labāk, foršāk un viss būtu bailāk. Labāk, pašķitāk, štātās.